liecina, ka vairums kandidātu ir vīrieši – 70%, sievietes – 30%. Jaunākajam kandidātam ir 21 gads, vecākajam 82, bet vidējais vecums ir nepilni 45 gadi. Ivo? Gati, cik būtiskas izmaiņas savos sarakstos ir ieviesušas esošās partijas, kuru deputātus vēlētāji referendumā ar pārliecinošu balsu vairākumu atlaida? Neviena no tātad partijas Saeimas atlaišanā vaino cita citu. Neviena neuzskata, ka tā būtu iemesls Saeimas atlaišanai, tāpēc izmaiņas sarakstos ir minimālas. Vēlētājiem patiesībā būs grūti atšķirt būtiskas izmaiņas no partiju sarakstiem, kādi tie bija pagājušā gada vēlēšanās. Un tātad lielais jaunums gan šoreiz ir Valda Zatlera tikko nodibinātā Zatlera reforma partija. Tā startē visos 5 vēlēšanu apgabalos, tieši tāpat kā visas pārējās šobrīd Saeimā pārstāvētās partijas. Kurzeme ir mazākais no vēlēšanu apgabaliem, no tā Saeimā tiks ievēlēti 13 deputāti. Par šī apgabala vēlētāju balsīm partiju sarakstos ar pirmo numuru startē vairākas dāmas. Tā ir bijusi tātad atlaistās Saeimas priekšsēdētājs Olvita Āboltiņa. Zatlera reforma partiju pārstāv plašākai sabiedrībai maz zināma kandidāte Inita Bišofa. Ar pirmo numuru kurzemē startē arī Dāna Reizniece Ozola un Inese Šlesere. Ar dāmām konkurē Gaidis Bērziņš un Valērijas Sagešins. No Zemgalas tiek ievēlēti 15 deputāti. Zemgalas lokomotīvs ir Aigars Štokembergs, Zatlera partijai kārtējais maz zināmais kandidāts Jānis Ozoliņš. ZZS pirmais numurs ir viens no tās līderiem Augusts Brīgmanis, bet saskaņas centru šajā apgabalā pārstāv jaunpienācējs Ivars Zariņš. Nacionālās apvienības pirmais numurs ir Imants Parādnieks, bet Šlesera reforma partijas LPPLC saraksta līderis ir bijušais ministrs Kārlis Greiškalns. Arī no Latgales ievēl 15 deputātus. Vienotības pirmais numurs ir tās jaunā seja, Jānis Lačplēsis, ZRP atkal kandidāts, kas vairumam neko neizsaka, Oskars Zuģickis. Bet pārējo Saeimā šobrīd pārstāvēto partiju līderi Latgalē ir atlaistie deputāti Staņislavs Česters, Rita Strode, Inese Laizāne un Jānis Tutins. No Vidzemes ievēl 27 deputātus, lai gan tas nav lielākais vēlēšana apgabals, tur gaidāmas milžu cīņas. Aci pret aci Vidzemes vēlēšana apgabalā stāsies Valdis Dombrovskis un Valdis Zatlers. Vidzemes apgabala lokomotīvs ir arī Jānis Dūklavs, Andris Bērziņš, Raivis Dzintārs un Sergejs Dolgopolovs. Rīga ir lielākais vēlēšana apgabals un no tā Saeimā ievēlēs 30 deputātus. Par viņu balsīm sacenšas Ģirts Valdis Kristovskis, ZRP ministru prezidenta amata kandidāts Edmunds Sprūčs, saskaņas centra līderis Jānis Urbanovičs. Arī ZZS pirmais numurs ir viens no tās līderiem Raimonds Vējonis, tāpat kā Ainārs Šlesers, kurš vada Šleserā reformu partiju LPPLC. Nacionālās apvienības saraksta līderis ir Einārs Celīnskis. Tagad vēlētājiem 4 nedēļas ir laika iepazīties ar sarakstiem un izvēlēties sev tīkamākos pārstāvjus 11. Saeimā, lai tā vairs nebūtu jāatlaiž tikai dažus mēnešus pēc ievēlēšanas, kā tas notika ar 10. Saeimu. Ivo? Gati, paldies par apkopoto informāciju. Saeimas